Izrādes Latvija notikumi risinās kādā krogā, kura saimniekam Kārlim rodas ideja sapulcēt apkārtējos zemnieku vīrus, lai kopīgi dziedātu korī. Par kormeistaru Kārlis ieceļ jauno skolotāju Jāni Cimzi, kurš jau apstaigājis daudzas sētas, lai apkopotu latviskās dziesmas un dzīves gudrības. Tas nav bez Jāņa ziņas, jo iespējams, ka tieši Jānim galvā pirmajām ieskrēja šī doma, kur Kārlis pievilka savai vajadzībai. Šī, var teikt, viņa dzīves epizode šī krogū ir tā pirmā dzirkstele, kas uzdzirkstīja gan viņam, kas vēlāk pārvēršās par dziesmu svētku ideju. Kā saka, mēs skatāmies to avotu sākumu, kas ir tas pirmais brīdis, kas bija tas pirmais brīdis, kad mēs iedomājamies, kā pirmo reizi sanāk kopā latvieši un kopā dzied. Kur tu biji, Altiņi, tu nesāri gādījos, Taču teju ik viens kora dalībnieks ir gatavs precēt Kārļa meitu Ievu. Krogus meitā ieskatījies arī jaunais skolotājs Jānis Cimze, kurš gan jaunajai meitenei neko daudz nespēja solīt, jo ir savu ideju pārņemts. Šī izrāde viņš ir iemīlējies Cimze, viņš līdz ausīm iemīlējies, un šī mīlestība pret sievieti un ir otra mīlestība pret ideju, ka latvieši ir tā sakot, jāatmodina vienkārši sakot, jānes gaisma. Tas ir cits gadsimts, kad vērtības kā jumts virs galvas un no ko ēdīs ir viens no pašiem primārākajiem. Vienas dienas laikā viņai ir jādabūt to, ko viņai vajag. Un tad, kad viņa saprot, ka viss sāk drusku brūkt un sašķobīties un grozīties, un tad, kas rezultātā no tā sanāk, tas jums jāskatās izrādē. Izrādes režisors Vāris Brasla uzsver par Jāņa Cimzes dzīvi šodien stāsta vairs tikai sausi vēstures fakti, taču viņš ir bijis cilvēks ar savām cerībām, ilgām un vājībām. Tāds viņš atklājas arī iestudējumā. Manuprāt, viņš nav ģimenes cilvēks tāds, un tāpēc arī tās kolīzijas ar to meiteni un ap to meiteni. Bet tas ir tīri mūsu fantāzija un tam. Tā teikt, bet vēsturniekam viņam nebūs kur piesieties. Tā ir lapusē tur rakstīts. Tās ir mūsu tāds fantāzija. Šo izrādi caurvīja gan mīlas stāsts, gan nevienlīdzīga attieksme pret dažādām šķirām, gan arī alkas pēc brīvības un pirmās idejas pašiem par savu nāciju. Tie dziesmu svētki notika 1873. gadā. Tad, ja nebūtu Cimzes, varbūt tas notiktu vēl pēc 50-100 gadiem jānotikt. Jo viņš tiešām ir tur nu ir tas pirmais, kas tur ir. Ne tikai tur viņi tāds nopelnas. Jā, tie ir tādi aizsākumi kaut kādi pirmie šļupsti, tāpat kā teiksim, jaunatvieši viņi jau vēlāk viss tā kustība. Bet tas viss ievirzīti dulliem. Izrādes scenogrāfisko noformējumu veidojas Mārtiņš Vilkārsis, tērpus radījusi Anna Heinriksone, savukārt muzikālais konsultants ir Emīls Zilberts. Laura Grantiņa, Kauls Krūmiņš, Vidzemes televīzija.